Bieži vien Latvijā ir tādi cilvēki, kas, man ir ļoti moderna māja, atver vienu aplikāciju, rāda tev vietas spuldzīti, kā kontrolēt. Vai arī 10 aplikācijas un katrā aplikācijā pa vienai Pa spuldzītei. vienai. Bet kā tam būtu jābūt, tam būtu bijis jābūt, kad ir labi, tur ir 1, 2, 3, 4 maksā aplikācijas, sadalīs tur drošībai, tur video novērošanu un tad visam pārējiem, bet tev ir daudz kas vairāk par spuldzēm, ja? Kaut ko... Jā, jo liekas jau tikai, kad mana viedā māja ir viedā spuldze, tā ir tā viedā māja, bet viedā māja jau ir tavs putekļu sūcējs, tavs leduskapis, tava vēļas mašīna, tavi saules paneļi, tavs siltumsūknis, es jau saskaitīju vēl tavi automātiskie vārti, varamie, signalizācija, video novērošana, un beigās tas jau salasās. Un bieži vien ir tā, ka cilvēkiem jau viss tas apkārt ir, izņemot to gaismas viedo slēdzi. Viņš jau pat nesaprot, ka viņš dzīvo tajā viedajā mājā. Tieši tā. Un problēma jau ir tāda, ka tās aplikācijas, tas jau vesela kaudze tām aplikācijām.